Un tad bija tāda interesanta epizode, kas apliecina, ka man tiešām nekāda nodoma par Arturu nebija, ka es viņam palūdzu kaut ko man no veikala atnest, jo man vajadzēja otrā dienā uz skolu, un bija 9:30 vakarā, es to ļoti skaidri atceros. Un es ar nemazgātiem matiem, caurām treniņu biksēm, kaut kādu melnu mēteli uzmetus, izēju kāpņu telpā, vienkārši paņemt to lietu. Un es saprotu, ka tas Arturs, viņš neiet projām, viņš vienkārši neiet projām, viņš stāv un viņš grib runāties. Es tā kā, ok, labi, parunājamies nedaudz, parunājamies vēl. Un tā mēs norunājam līdz 5 rītā. Un tad mēs konstatējām, kāpņu telpā. Mēs konstatējām, ka arī tā kā viss, tā kā vajadzētu tā iet mājās. Un tad mēs konstatējām, ka tas bija 29. no 28. 29. oktobra, un jāgriež pulkstenis, laikam, pa stundu atpakaļ, un vēl stundu var. Jā, mums vēl bija stunda, un tā bija augsta, netīra kāpņu telpa.